Un tagad ir. Tagad uz nezinu, ko teikt tas reizi. Nu, Tas tu... neveikls. Oi. Kas tas ir? Man bija toši tāds pats kādreiz palika pāri. Man šķiet, ka nebija normāls. Mēs varam arī Par to es padomāšu. Runājot par sensoriem. Pagaid, šis ir golfa mītā cilvēkiem jāpasaka. Jā, pagaid. Vispār, es domāju, ka nedaudz jāpaskaidro, kāda šobrīd ir situācija ar golfa mītu, jo ir noticis neliels tāds rebrandings sakarā ar auto maiņu. Šis tikai daļēji šobrīd ir golfa mītā. Līdz ar to... Jo man ir golfs joprojām. Jā, un mums golfa vairs nav. Bet mēs Tolmetā saņēmāsim 22 eiro un kaut kāds 59 centus par to golfu, tāpēc es teiktu, ka tie plus mīnus 4-5 tūkstoši, kas tika ieguldīti 2 gadu laikā, ir nesat atmaksājušies. Un laikam jāpaskaidro, kādēļ mēs tik ilgi neesam bijuši pieejami, neesam vispār nekādā, kā saucās tā vide, tipa elektroniskā, publiskā kaut kāda, publiskā telpā tā kā pamanām. Jā. Mēs esam bijuši, tā kā tie pingvīni vienkārši detektīvu kostīmā. Tāpēc, ka mani plāno deportēt no valsts. Jā. Un līdz ar to es šobrīd mēģinu vienkārši audzēt ūsas. Un izvairīties no policijas. Jā. Un Krišjānis, viņam tās pats gribas kā tev. Šis. Nav vērtējis galīgi. Bet, jā, tev arī deportē. Jā, man arī deportē, mums abas deportē. Mums abas deportē. Līdz ar to mēs īstenībā šobrīd, šī ir tiešā translācija no Kolumbijas. Jā. Man ir vēl par šitiem miķiem pūtīs virsū vējš. Domā? Es nezinu. Nē, bet reku tur izteikt viņiem. Es bišķi pievēršu. Es zinu, ka man nav gaismas. Jā, gan zīžos. Bet, Jā. tumšs šokā. Nē, viss safe. Nē, ir safe. Bet jebkurā gadījumā šis ir principā golfa mītā. Šis ir golfa mītā, mēs esam apakaļ ar jaunu sparu, jauns gads, jauns es, jauns stress flex. Un, mēs esam šeit, lai radītu saturu, raidām kopš 1900 kaut kā tur gadu Latvijas Radio 1. Un, šodien plāns ir tāds, mēs dodamies, visticamāk būs iespējams vēl viena pēc šīs epizode, bet iespējams arī nebūs. Par to vēl nespriežam. Jā, par to nespriežam. Tas ir varbūt. Mēs dodamies uz Pārdaugavu. Jā, mēs dodamies uz Pārdaugavu. Pakaļ vienam no biedriem, vienam no podcasteriem, no podganga tā kā dalībniekiem. Tad Džeks izstāst pēc Quentin Tarantino ar bārdu. Tu vari tā kā mierīgāk braukt? Viņa vēsturiskais ceļš saka to domē Rīgas. Šitā vietā, lai taisītu iepirkumu uz zīmēm 30 km/h, varētu noņemt to stulbo bruģi beidzot. Jā, redzi, te ir galvenais. Nu. Man šķiet, ka viņš to nepamanīja. Tā ir, ka pierod. Labi, pohuj. Kamēr mēs braucam šito ceļu, es vienkārši parādīšu cilvēkiem, kur mēs braucam. Jā, galvenais jau īstenībā dzirdēt mūsu... Jā, viņi jau tāpatās dzirdēs, ko es runāju. Vai tu runā? Mūsu smaigās balsis. Jā. Bet pagā podcasts šodien ir par... mums ir tier lists. Jā, mums ir tier lists. Podcasts ir par tier listu. Par ko mums ir tier lists? Šodienas tier lists īstenībā pirmais rubrikā jaunajā, ja? Jaunieviesumā, tā teikt, izglītojoši, izklaidējušā satura jomā. Mēs apskatīsim pašapkalpošanās kases Rīgā, kādas tās ir, kur tās ir, kāpēc tādas vispār ir, vai vispār ir nepieciešams tā kā jautājums par to, kā tas ietekmē mazāk izglītotā sabiedrības slāņa, tā kā darba iespējas kaut kādas kopumā. Līdz
līdz ar to viņu arī, ekonomisko stāvokli un visādus citādus jautājumus jūs Man šeit pārāk sarežģīt, mēs vienkārši esam tierlist pašapkalpošanās kasēm. Nu, okei. Tad es domāju, mēs varam sākt ar to, ka... Sākam ar Maksimu. Jā. Ne, vai arī mēs sākam ar to, kam ir vislabāk. Visi midžini man ir neārti, tāpēc, ka es zinu, ka man nav gaisa, bet es neko nevaru izdarīt par to. Nē, gabarīti deg. Viņi vienkārši neredz, jo dienas gaismā grūtāk saredzēt. Plus arī tās lampiņas diezgan beigtas. Karoči ir dažādas pašapkalpošanās kases. Vispirms mēs varam nosaukt viņas visas, lai mēs zinām, kuras mēs varam apskatīt. Es zinu, Rimi, Mini, Rimi, Maksima. Ir Maksimā vēl tās, kas ir tiem kaut kādiem 5 pirko, un man šķiet, ka tās ir citādākas. Tā kā tur ir tā kā ekspres kases. Tas tāpat kā Rimi ir. Vai tieši teica Rimi? Jā, Rimi. Bet labi, es piedūros ar Mini Rimi, jo par domu, ka viņi vienādi, bet varbūt arī nav. Varbūt arī nav. Es nezinu, kāds tās ekspres kases. Tu teici, ka Cenu klubā ir pašapkalpošanās kases, ne? Es viņas neesmu redzējis. Kā Rautā bija. Ozolā, kā Rautā. Un šitajā, kā sauc to sporta veikalu, kur ir pašapkalpošanās kases? Sporta direkts vai? Nē, ne sporta direkts. Decathlons, Decathlons, jā, tur ir pašapkalpošanās kases. Tātad šobrīd mums ir tipa 5. Par Rimi es nezinu. Par Maksimu Stabilu zinu. Mēs varam arī ieskaitīt to, kur tu pats skenē. Zini to? Es tu filmēju cilvēkus. Labi, beidzot mēs tikām prom no bruģis nolikšu apkaļ kameru. Lai stāv. Damn. Fine. Jā, tātad, sāksim ar Rimi. Labi, Rimi. Man šķiet, ka Rimi ir pirmajā vietā. Viņa kases pašapkalpošanās. Es varu piekrist, tāpēc, ka tur nav tas debilais. Tā kā, ja tu pēc kaut ko, kam vajag apstiprināt vecumu, tad viņš neprasa to darīt uzreiz, kas man nepatīk Maksimas kasēs. Plus, viņš nerunā ar tevi. Jā, tas ir forši. Viņam nav tā pīkstēšana debilākas. Tu vienkārši burtiski neko neesi izdarījis. Es jau sāku kliegt virsū tev. Kaut kas tur atlieciet, lūdzu apakaļ, tie pienāks konsultants, un konsultantam viss ir pilnīgi zai balum vienalga. Tāpēc viņš tā baigi nesteidzās ar to pienākšanu. Jā, īstenībā man šķiet, ka tas ir viens mīnus pašapkalpošanās kasēm. Ja tev vajag pieaugušo, tad viņš nekad nav klāt. Viņi vienmēr ir aizgājuši prom. Jā, ir tāda lieta. Bet nē, gadās arī normāli. Vispār citu bišķi off topic, bet kinda on topic. Ne par pašapkalpošanās kasēm, bet par Express Maximu, kas ir teikā, tajā jaunajā teikā. Jā. Es tā kā, bija viena diena, kurš gribēju, katru dienu gribu kaut ko paēst, bet tajā dienā es īpaši gribēju paēst. Jo man bija tāds laika loks ar pasūtījumiem darba. Es domāju, ka jābrauc paēst to, ne? Un tur bija veizā rādīts, ka tur bija... Viņi mūs filmē? Kurš? Nē. Viņš iepa zaļā klētā? Nē, man šak, nē. Īstumā tad jau varbūt, jā. Baigās lūpas, ne? Es nedrīkst atbildēt. Man patīk krāsas forši. Zaļš rozā. Jā, viņas ir matching. Nice. Anyway, tu stāstīji par Express. Es neatradu bistro beigās tajā ēkā, jo es nezinu, kāpēc viņš tā bija paslēpts, bet vispār man bija secinājums par bistro, ka viņi visi darbojas uz kaut kādiem 4. Jo ķipa ofisnieki gribēs un visu pārējais, un pēc tam viņi varās ciet, viņi nav tā kā domāti vakaram. Jā. Un es iegāju Express Maksimā, un tur bija ritīgi forši pārdevēji. Tā kā es teiktu foršākā, kādas saticis ar viņu arī parunāt, pasmieties, vai ne? Pārdzīvot kopā par to, ka viņi arī cilvēks un sestdienās nebūtu jāstrādā vispār. Jā. Bet tā kā ne tā naidīgi viņi to teica. Tu vari braukt pa labi? Tu nebūs bruģis. Es braukšu... labi, davai. Bet es 8 atsauksmi ķipa googlē tieši kā sēdēja Patrīcija, tā kā Patrīcija šito skatēs, klausies, tad es esmu ar tevi vienmēr visos jautājumos. Ja kaut ko vajag, uzsit man augšā, ja? Un sadomāsim. Tā ir priekš īsts uz Dievu. Uz Dievu priekš īsts. Bet tā ir otrā Patrīcija, ko tu pazīsti jau? Ja es zinu, ka tu pazīsti vēl vienu citu Patrīciju. Nē, es daudz Patrīcijas pazīstu. Nopietni? Jā. Es zinu, man šķiet 2 Patrīcijas. 2, jā. Es kaut kā neredzu zaļo. Bet labi, tādiem pienu kombinētē, kur grib. Jā. Ko Ko es biju teikt?
Mašīnā baigi grūti, jo viss apkārt vienkārši mazās. Es nevaru. Sums tas pilnīgākais. Tā ir koncentrēties uz mazajām. Jā, un tad man jāmuļ. Īsmā tas ir labs izaicinājums. Man spējēja, pēc nespējēja. Tas sanāk, tev ir multitaskings, tev ir jābrauc, jārunā podkastā un jāskatās uz mazajām. Jā. Nē, labi, braukšana man jau ir tā kā šeit ģenētiskā līmenī iesēdusies, sēžot pēc stūras visu laiku, jo, es tā kā nedomāju. Kas ir savā ziņā mīnus, jo es tik ļoti pieredzi, ka vienkārši gulēt gribās tā, kad garlaicīgi satiksmē. Un, un tā Patricija bija ļoti forša pārdevēja, ļoti jauka. Viņam bija kaut pāriem 40 gadi, laikam. Un, man patika pieredze. Tā visticamāk bija pirmā un pēdējā pārdevēja, kur es atsaucu. Bet, es pacentos, uzrakstīju labi. Es arī uzrakstīju, ka es ceru, ka viņas tā kā pozitīvs tiek no darba vadības puses arī kompensēts. Es starp citu vienreiz rakstīju e-pastu Rimī. Un tieši šodien mēs esam pie Latvijas universitātes, un te ir viens tas mazais mini Rimī. Un es viņiem rakstīju e-pastu, vispār Rimī kopumā, es viņiem rakstīju, ka šajā Rimī veikalā ir ļoti garšīgi sienepju gurķu cīsiņu mīklā. Un viņi man atbildēja paldies. Nice. Jā. Vai kaut ko uz to pusi? Tu atbildēji viņiem daudz liels? Nē. Vajadzēja. Tad, kad tu sāks identificēties kā sēns, tad arī tu sāc teikt daudz liels. Katru reizi tev pasaka paldies. Un tu man pastāsti, kāpēc šodien te pie Origo? Kāpēc tu nevar braukt Kāpēc cauri? ir remonts jau Kāpēc ir remonts jau gadu, jā? Tāpēc, ka tas ir reāli Baltikas stulbais taisās. Nē, labi, nav stulbais forši, ka viņš taisās, jo viņi arī kaut kāds bedres labo uz krastenes. Un arī pašu ceļu, kas ir nice. Es nezinu, vai nevarēju to darīt tā kā kaut kad nav tāds trafiks, vakaros vai... Kaut gan labi var saprast. Ja pa ziemā tu nevari baigi, sniegs traucē visu pārējais. Bet tu bišķīt var braukt cauri, jā, laikam? Sabiedriskais tikai. Kaut gan kas man traucēja identificēties kā sabiedriskajam. Cilvēkus vedu. Transports ir. Es pat nezinu, kā tu atbildēt, tev ir taisnība. Brauc cauri? Just gotta let me cook sometime, man. Let him cook. Cooking. Bet, ok, tad mēs varam laikam turpināt ar tienlistu. Jā, Kurš man nav iesākts? Pagaid sanāk, Rimi ir pirmajā vietā. Bet tā kā kāda būs burta? S, A, B, C, D, F, G. Es teiktu, ka Rimi ir A. Es nezinu, vai vispār kaut kas tiek... Nē, man ir S-tieram viens. Man ir viens S-tiers. Labi. Ok, Rimi jā, noteikti, jā. Ok, man ir S-tiera piedāvājums. Tu vari teikt, vai tu piekrīt vai nē. Bet es tev pastāstīšu, jā? Karš čeko. Es aizgāju uz Decathlon. Un es tur pirku, man šķiet kaut kādu volejbola bumbu vai kaut ko tam līdzīgas, nezinu. Un... Jā, es neatceros, kas tas bija, ko es pirku. Bet es paņēmu to lietu, un es viņu ieliku iekšā tajā kasē. Un es domāju, kur viņiem ir, zini, tā, kad tu aizies uz Rimī, tev ir jānospiež kods, vai ne? Jā. Decathlonā nebija kods. Es viņu nevarēju atrast, kur viņu, kur tā kā tas skeners ir. Es paņēmu vienkārši to lietu, ieliku iekšā kasē, tur tā kastīna. Un viņš automātiski pats sevi noskenēja. Un es joprojām nezinu, kā viņi to dabūja gatavu. Tāpēc svara muška? Vai kaut kā dīvaini, nemaz cik to daudz lietas var vienādi. Ir īpaši bumba, tur jau tā kā mainās tas gaisa daudzums iekšā. Es zinu, mošas dalbjobs, kur tur kaut kas super obvies atbildi, ka tur man aiz muguras stāvēja kaut kāds kasieris, viņš vienkārši zināja kodu, un viņš automātiski pastāvēja. Ok. Bet S-tier. Hear me out. Es neesmu pats izmantojis, bet es ticēšu uz vārdu. Bumba paliek smagāka vai vieglāka, kad tu viņu pūt viņā gaisa? Un šeit viņa paliek vieglāka. Nē, viņa paliek smagāka, jā. Ja tur vienkārši vairāk tās nedaudz, bet gan jau, ka jā. Kas ir interesanti? Es nezinu, vai tas ir interesanti. Teorijā. Kurš? Kris. Es nometīšu, kurš. Pasaka, ka mēs braucam. Es saku, viņš nespis man... viņš man bišķīt sapis rekordingu. Krists. Pagaid, tu vari atkal atvērt vaļā šo tā? Atvērt vaļā, kāds tev pinkods ir? Vecīgi, man jau aizvērās, es nevaru. 5070. Tāpat kā bankas kartē. Es ceru, ka viņš turpināja ierakstīt, bet man šķiet, ka viņš kaut kur uztaisīja ķipa katumā, viņu vajadzēs nosinkot, suka. Var nesinkot. Actually, nē, man vajag nosinkot, jo viņš jau ar mani sinkojas arī. Anyway, es viņam uzrakstīšu, bet tu stāstīji? Ko es stāstīju? Par to bumbu. Par bumbu, jā, viņa paliek it kā smagāka, bet vienā brīdī viņa var palikt tik viegli. Viņa var palikt vieglāk pa gaisu. Nē, labi, ja viņa nebūs smagāka, attiecībā pret ko smagāka, laikam. Ja tu ieliec tur hēliju, tā bumba var sākt lidot vienā brīdī. Noskatībā no izmēra, vai ne?
Pieņemsim par hēliju. Tu vari, teiksim, saspiest, es nezinu, mazā bumba, tā kā... Bet ir konkrēts blīvums vielām, vai ne? Teiksim, tu nevari ielikt 10x hēliju vienā mazā lietiņā. Jo viņam vienkārši nav telpas, viņam blīvums. Nē, bet viņš var saspiesties. Bet cik ļoti viņš var? Tā kā... Viņš saspiežas tik ilgi, līdz viņš kļūst par šķidrumu. Tāpēc jau tu vari dabūt gāzes balonos tik daudz gāzi. Viņi tur šķidri ir iekšā. Bro! Holy shit, paga čista. Tas ir ļoti interesanti īstenībā. Tas ir diezgan interesanti. Bet atkal, tu jau nevarēsi dabūt. Tu bumbā nevarēsi tik daudz sapildīt, viņi uzsprāks. Jā, viņi neizturēs spiedienu. Jā. Crazy. Bet tad teorētiski viņa būs smagāka, bet arī ir kā vieglāk pa gaisu kaut kādā brīdī. Viņa nebūs vieglāk par gaisu nevienā brīdī. Bet gaisa balons. Teiksim, viņš jau ir kā arī, Kurš gaisa balons? Karstā gaisa. Bet tur sanāk tas karstais gaisa vienkārši, viņš tieši ir viņš ir vieglāks par augsto. Ne? Jo tur tikai vairāk ir, Viņš ir mazāk blīvs par augsto. Nē, Viņš ir mazāk blīvs, tāpēc viņš ceļas, man šķiet. Es nesen tieši to skatījos. Tur ir blīvuma atšķirība, man šķiet. Jā, man šķiet, mazāk blīvs ir augsts lietas, ne? Nē, karsts man šķiet ir mazāk blīvs. Zini, kāpēc? Vadi augstumā viņi saraujās, un karstumā viņi izplašās. Savu karstumā viņi izplašās. Es pēc vadiem atceru, zinu, ka tev tikai vadi. Jā. Tā varētu būt, jā. Jā. Labi, pieņemsim, ka tā ir. Sanāk, teorijā glāze karsta ūdens ir bišķīt smagāka par glāzi augstu ūdens. Pieņemsim. Uz ko tu mēģini vedināt? Es tīri par to, kas ir smagāks. Jā, es atceros meklēju. Tā kā ļoti mikroskopiski atšķirība, bet silts ūdens būs smagāks par augstu ūdeni. Man tas neizklausās pareizi. Vai ne, augsts būs smagāks par siltu? Jā, tas izklausās pareizi. Kas ir tāds... Es teiktu, tas ir S-tier fact. Mēs vērtējam pašapkalpošanās kastes un tu runā par to, ka silts ūdens ir vieglāks nekā augsts. Es atvainojos par... Tu esi tik labi spēji noturēties uz tematu. Tikai nepareizi. Jā. Bet, es esmu bišķīt vienkārši piemirsis. Nedaudz atrofēja, tāda iesildošā. Viņš tā ir comeback epizode. Šī ir otrā sezona. Šī varētu būt otrā sezona. Es esmu otrā sezona, jā. Šī ir otrā sezona. Thumbnails jauns būs. Būs jauns thumbnails. Jā. Man iepriekš nebija thumbnail. Tad būs thumbnails. Tagad būs thumbnail beidzot. Ja man būtu editing softs uz kompi, pēc ja man kompas paliks, varētu arī kaut ko tur padarīt. Tas nav interesants, baigi garlaicīgi. Es zinu, jā, bet... Viņi tur vēl kaut kāds mīmas arī. Jā, tā ir taisnība. Es vienkārši tev atdošu savu kompi un tu būsi tagad editors. Tā pieņemsim, mēs varam nedarīt arī. Ja tā padomā. Labi, man šeit, ka mēs atbraucām pakaļ Kristam. Jā, mēs atbraucām pakaļ Kristam. Man šeit, ka mums vajag wrap upot šito. Mums ir 16 minūtes. Jā. Mums ir palikušas pāris kases, ko vēl izskatīt. Jā, mēs iztiem vienu. Nē, divas bija. Ok, Maxima, H-tier. Vienkārši samākais, kas vispār ir. Z-tier, es nezinu. Jo viņas laik pirmkārt bļaujas tevi par neko. Nekad nedarbojas normāli. Tev vajag pirms tu vispār jebko izdari. Viņš jau tev gods dočus prasa. Tad visu laiku uzlaic ja tu pēc pienu, viņš tev dočus prasa. Jā. Nē, Maxima ir pilnīgs mēsls, es salīdzinu. Bet Maximas Express kases, es teiktu stabils A, ja ne es pat. Vienīgais tas, ka ierobežojums produktu ir 5. Bet tas, ka, ja cilvēki ievēro tos noteikumus un nelien ar savām kaut kādām 150 lietām, un tā kā viņi tiešām ātri darbojas, tad es teiktu, tas būtu arī S-tier. Jo atkal es viņu izskatu tādā kontekstā, ka es ikdienā vairāk izmantoju. Piemēram, salīdzinu Decathlonu. Jā. Decathlonu es ļoti rādu. Es esmu bijis 2 reizes, jā. Tāpēc tā, praktiskuma ziņā, Maximas Express kasa ir čēd, es teiktu. Bet no atkal mīnus, es teiktu A-tier, tāpēc, ka ierobežojums produktu daudzumu. Līdz ar to... Kāda vēl mums palika? Senuka. Senuka? Es nezināju, ka Senukajiem ir pašapkalpošanās kastes. Tieši Ozolā. Es nezinu, kur ir Ozols. Ozols ir pie Dienvidnieka. Pretī Akapolai pāris ledēm. Tas, kur... Jā, zinu, jā.
Kā saucās tas, kas toreiz tur bija agrāk? Tur bija Azūrs, ne? Azūrs, o jā. Tas tā arī man šeit nekad nebija te Azūrā. Visiem bija tāds, mums Azūra, un tas Es tur biju, bet tas bija, nu, tāpat kā vispārējie veikali, un tā baigā jēga nav. Nu jā. Es vienīgi zinu, kas man tur bija. Tā bija, kas vai pamatskola, kad tur Azūrs bija mums. Jā. Es man šeit pirku riktīgi daudz kaut kādu toy garbage. Nu, zinu, tā kā kaut kāds rotaļlietas, bet tur bija tādas interesantās, nu, zinu, piemēram, kaut kāds sūdiņš, ko tur uzvilkt, viņš tā kā ventilators, viņš uziet gaisā, un tad tā kā helikopterē, tad viņš nokrīt nost. Nu, tādas, ko viņas pirku. Tas bija fun. Tas bija fun, man patika. Vēl kāda kas palika? Man šeit, ka nē. Nu, paldies.